Liepainieki jau arī ierastajās sarkanbaltajos futbola krekliņos. Vairāk izmaiņas, tomēr 3 smagi zaudējumi pēc kārtas, bet ir pagaidām 2 izmaiņas. Atgriezies Jelgavas sastāvs šīs dienas mačam ir 1 izmaiņa salīdzinot ar pret Sancens, kuru salīdzinoši nesen Liepainieki piekāpās šeit savā laukumā pārliecinoši 2-5. Nu, viss 3 pēdējās spēles. Ulmans ir devies, bet tagad visu uzmanību, protams, Kristaram Penkevicam, viņa izpildītam stursitienam un glābi savu komandu no vārds zaudējumu Daniels Petkovičs. Atklāt cīņas rezultātu, paskatāmies atkārtojumā šo Ulmans. Atpakaļ. Penkevits. Centrējums bīstamī. Nu, šeit varētu teikt mazāk bīstama savā laukuma pusē. Veips. Tālāk uz labo malu. Ulmans. Penkevits. Atgriež bumbu labajā malā Ulmanam. Ulmans centrē. Nu, kaut kur arī jelgavniekiem uz puslaiku izskaņa šī precizitāte ir pagaisus. Nu, Samba, bet īsti nav atbalsta viņam šajā uzbrukumā. Nu, bet bumba tiek. Tā krīt spēlētājs sitiens un gols. Un pirmais bīstamais moments 43. minūtes izskaņā no Liepājas puses atnes mainiekiem vārtu guvumu. Lūkā. Un Džibrils Gejs. Tā, ko viņš tur roka bēdri? Varbūt, ja pļauj zāli. Nu, lai kā tas arī nebūtu, 1-0, mainieki izvirzās vadībā. Nu, sākās ar neprecīzo piespēlu uzbrukumā. Nu, šoreiz gan laikam jāuzslavē epizodes, mēs, tā teikt, gudri varam spriest. Samba, nu šoreiz Samba ļoti labi nospēlē. Samba sit, viltīgi, tuvējā vārds stūrī. Nu, Sambam otrā labā epizoda. Nu, kaut kur, kad Samba ir malā, un lūk, no malas arī veidojās šis vārtu guvums, un tagad arī Samba bija nedaudz kreisajā flangā, un uzreiz viņa darbība ir tāda dzīvīgāka un interesantāka. Kompensācijas laiks 1 minūte. Melnis. Paskatās, kur Sancensis. Dotajā brīdī Ulmans. Korobenko. Jāmaina malu, to viņš arī dara. Dodo. Nu, kaut kur pat Dodo dažās epizodēs, kā malējs aizsargs nospēlē. Nu, arī aizsardzības pozīcija. Vēl pie Pertīs viņam nebija sveša, bet ar šo epizodu arī mums noslēdzas spēles pirmais puslaiks. Leidsmans un Gejs nokārtoja pirmo vārtu guvumu. Atsākas spēle no laukuma centra. Liepainieki dodas uzbrukumā. Tagad viņu vārti no jums pa kreisi. Ar bumbu. Saņem atpakaļ piespēli. Paspēs. Izdodas izpildīt centrējumu. Mēļa sitiens. O, nu, lūkā. Penkevicam. Atpakaļ Ulmans. Nu, ko mums izdarīs Ulmans? Nu, uzsit saņem arī aplausus no... Varbūt vēl Aleksandrs Basovs cer, ka arī šis 11-nieks var kaut ko pozitīvi izveidot. Pārkāpuma nav. Nu, šeit var būt kaut kas. O, Petkovičs iesaistās vēlreiz nopietni cīņā. Nospēlē vienkārši, bumba raidot ļoti tālu. Kaut kur atrakcija parkā, bet bumba vēlreiz soda laukumā. Vārtu pārlikt šķiet. Iesaistās mums spēlē. Nu, pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Sitiens ar galvu. Jā, pa pārlikt, bumba trāpa. Centrējums.
Un kā šeit nevērīgi nospēlēt Džibrils Gejs. Nu, tas varbūt atnest kādu veiksmu stāstu Jelgavai. Un būs! Nē! Tur jau lec laukumā Jelgavnieki, bet bumba trāpa tīklā, bet no laukuma, no vārtu sāniem. Nu, jā, šeit. Jā, Džibrils Gejs varēja arī atnest, tā teikt, epizodi, un atnest faktiski epizodi uz saviem vārtiem, bet sitiens lidoja garām vārtiem. Nu, tā mačs ir noslēdzies. Un es pat teiktu, tādā līdzīgā cīņā, kur varbūt būtu bijis pelnīts arī neizšķirts, savu pilno lozi šajā duelī izvilka laukuma saimnieku.